Okei, normāli cienījamies ar ieroci. Tā, labdien. Labdien, kā var palīdzēt? Es šeit pieteiksos uz darbu strādāt. Tas te Andris Godzems, jā? Nē, es biju Čeremijas dirsātītens. Jūs teicat, lai es šeit ierodos uz darbu interviju. Tā. Tas ir tavs vārds un uzvārds. Tas ir nopietni. Nu jā, Čeremijas dirsātītens. Šis ir mammas uzvārds, kas tevis. Par to es pārliecināšos vēlāk, bet krači, jā, pirmā lieta, tu nožēlos, ka tu pieteicies strādāt. Bet nekas, es arī nožēloju. Nāc iekšā. Ew, ko tu lauz? Labi. Tā. Nu, par cik tas jauniņais, es domāju, tu no sākuma paslaucīs te grīdus, jā, patierīs, iepazīsies ar veikalu izkārtojumu. Es kādreiz te iepircies. Es neesmu nekad iepircies, neesmu jauniņais. Labi. Tā, nu, kroči šitan ir, Kas? Normāli jums te brauc visu lietu. Jā, šis ir tas mūsu... Viņš ir visbiežāk apmeklētākais iepircējs. Ar viņu nevar tikt galā. Kroči šeit ir augas lekcija. Bļāviens! Pisies nos! Man policijas saukt? Kur tu klientu jau apdaudzi gar zemi? Neko tu neizsauks, vecī, tā ļāmats. Groziņu nolikt! Kuro reizi man teikt groziņu nolikt vietā? O, jā? Jā. Veikalā neviens nedrīkst ņemt groziņus. Es nezinu, kāpēc viņi tur stāv, bet nedrīkst ņemt. Labi. Vai kāpēc nevar viņus ņemt? Liekas jautājums, nejautāsim priekšniekam. Okei. Kas tad deg? Sai bal. Es ārbūs paņemšu. Jā. Ui. Tā. Klasificēta informācija, bet tie arbūzi īstenībā nav neatbilst higienas veselībā. Ārbūs. Tu par to maksās? Ko Tu par to maksās, jā. Ko domā, var veikalā vienkārši te apmētāties ar arbūziem? Nē. Man pasīdēja no rokām no... Tā ir tava problēma. Tas ir mūsu veikala īpašums, pirms tu nopērci viņu. Māvi nav, neko nemaksā, pasūkā pimpi. Man tevi vispār jauniņies veikalā, jā? Nu, Iepazīstināt sevi. Būs jauki iepazīties. Nu, sīkais. Tu gribi arī šeit dzīvot tellē, jā, ar mani? Nu, es te jau dzīvoju, kā tu jau redzi. Un šis ir mūsu īpašais tu normāls esi to bļudak? Tu man runās pretī? Jā. Saprati? Kautiņš! Aiziet! Ne manā veikalā! Bļā, iedod. Speciālais... Šis ir mūsu īpašais piedāvājums. Jā, šis ir atpakaļ skolas piedāvājums. Jums izšā vajadzīs priekš skolas. Un tīta dirsēja? Nē, dirsātītens. Labi, karoči šitam ir darbinieku telpa, te var papīpēt, ja vajag ļoti, bet es to daru veikalā. Jā. Es arī iet ir visā... Nē! Tā, šitam tikai darbiniekiem, ja tu redzi, ka viņš te nāk, nelaid viņu iekšā. Viņš jau te vienreiz ir ticis. Un tas ļoti nepatīk. Es arī iet jebkādās telpās, es te gribu, vai te ir kaut kāds ķipā. Nu, labi, tu arī iet telpās, bet tikai ne šitajā telpā, labi? Šitā ir mana telpa. Nu labi. Kas šajā telpā ir? Ko tu te dari? Kā tu te tiki iekšā? Kur tu pazudi? Vēlc atpakaļ. Tūlīt pat. Kur viņš palika? Tā, misija meklēt viņu. To pirmā diena jau atkal viņš uzdarbojas. Kur viņš te ir? Kur? Nu, kāpēc? Vēlreiz tev redzēšu darbinieku telpās. Es izdarīšu tā, lai tu te vairs nedzīvotu. Es zinu, ka tu te blakus dzīvo, jā? Domā, mēs nezinām jau tavu atrašanās adresi.
Par ko jūs runājat? Tavas mašīnas numurs arī piefiksēts jau ir. Es negaidu tajā telpā iekšā, par ko jūs runājat? Jā, es pats savām acīm redzēju, Nav laika priekš šī. Viņš vajag pirkt savu. bet nedomāt zakt viņu. Tīrīšu. Taču dirsātītei aizies attīri. Kastas. Labi. Ai, tā. Kas ir plāna? Tu nebūs Andiņš, ne? Jūs varat kaut ko parādīt aizmugurējās telpās? Es tur atradu kaut ko ne tādu. Kāpēc te ir vienkārši parubījies kāds? Oi! Tas ir iepriekšējais darbinieks. Viņš ilgi neizdzīvoja. Viņiem nepatika šeit. Nu, bļāvies, ko tu te dari? Tu bumzi! Lien ārā! Viņš pasuda! Neko. Tu tikai Jau, tu kaut gribi kas teikt, ka met. šis viss ir sapnis? Vai kas te kaut ko metā apkārt, es dzirdu? Viņš atkal te ir! Kā viņš to dara? Kā tu reāli to dari? Es vispār neko nedaru. Es tikai... Es tev tikko miskastē redzēju. Miskastē? Jā. Parāda miskastē davai. Nē, neuzķeršo šitā, tu nedrīkst iet darbinieku telpā. Vecīt, vienkārši nopērst to savu arbūzu vai ko tu gribēji un ej prom no šejienes. Oh my god. Labi. Jau groziņi neģiem, bļaļ! Kāds groziņš? Panāc šurp to groziņu. Bļaļ! Attur to groziņu vienreiz. Labi. Es atvainojos bez groziņa tad. Mūsu klientu aizbiedēja, malacis. Ak, Dievs, tu tūlīt maksāsi par to, ka tu aizbiedēji klienti, jā? Sveiki, kungs. Vai jums nebūtu... Nerunā maniem klientiem. Viņš vispār ir apsargs, pasties, viņam tur aizmugurē rakstīts kaut kādu security ķipa pokals. O, paldies, ka pateici, es jau gribēju pajautāt, lai viņš man iedot iemesties. Jūs neinteresē šis hektors pa 4,20 €? Nē? Jauniņais, panāc šurp. Kur jūs esat? Pie kas? Tā. Kas jūs iedvesmoja šeit strādāt? Nu, labā peļņa un izteicis, ka šeit ļoti labs vajums. Un kāpēc ne super neto tieši? Kāpēc tieši super neto? Super neto man patīk, biznesa. Pret jau visi tumi. Sāc pierast, vecīt. Kas tas tikko bija? Kas tas tikko bija? Ko viņš tur tikko meta mūsu klientu? Jauniņais uzvani policijai. Labi. Ai, nav jēgas viņu kārtu reizi Jā, braukšu. policija. Nenotiek. Mums šeit ir viens cilvēks. Cel nos, nav jēgas, nav Nav jēgas. jēgas, labi. Ko es nedaru? Atkal, es visu pie vainas esmu vienmēr. Vienmēr es tikai pie visu vainas. Bet tu esi kādreiz pastījies, cik tu neētisks esi? Kurš cits cilvēks iebrauc ar mašīnu veikalas stiklos? Visi esmu Kurš cits cilvēks iet darbinieku telpās? Raimonds, Es vispār nerunāšu par to, ko tu esi izdarījis citiem klientiem manā veikalā. lieciet man mierā. Zvanīšu policijai. Vecīt, mēs esam zvanījuši policijai. Ko tu viņiem pateiksi? Prom no veikala! Ārā! Vai puiši! tev draud izmest ārā no veikala? Tieši tā, ārā! 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 Es ar apbrūstu skrienu prom. Jau viņš pisti Ko arbūzu! tu dari? Arbūzu! Arbūzu! Arbūzu atpakaļ! Labi, ka man vecstāvs atdevuši to kalašņaku. Ui! Nu, Jauniņais, kā to pirmā diena darbā? Izstāst super, man patīk! Laik, nu, lūdzu, tas uzņemts.